Jūs redzat lielu vai redzat Jā. ar kaut kādiem izgriezumiem? Lielo, Redzat lielu. viss kārtībā. Labi, tātad LIFE programma, finanšu instruments, finansējums granta veidā, kura finansētie projekti veicina ilgspējīgu attīstību un sniedz ieguldījumu vides normatīvajos aktos. Un programma ir pilnībā vērsta uz zaļā kursu mērķu un uzdevumu sasniegšanu, un vienīgā ES programma, kas pilnībā pievēršas dabas, vides aizsardzības un klimata rīcībām. Un šeit atsevišķi esmu izdalījis tādus 3 pamatpostulātus, ka LIFE programmai vissvarīgākais tātad ir vides mērķi primāri, ieguldījums normatīvu aktu ieviešanā un ietekme un ilgtspēja, kas nozīmē, ka projektam ir jābūt ietekmīgam, dzīvotspējīgam, ar mērķi uzlabot vides stāvokli un sniegt ieguldījumu normatīvu aktu ieviešanā. Kā tādi virsmērķi LIFE programmai būtu nodrošināt pārēju uz aprits ekonomiku, aizsargāt un uzlabot vides stāvokli, kā arī apturēt un novērst bioloģiskās daudzveidības samazināšanos. Un, lai to izdarītu, programma ir sadalījusies 4 apakšprogrammās, to tā var nosaukt, kas ir daba un bioloģiskā daudzveidība, aprits ekonomika, klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām, kā arī pārējais tīra enerģija. Un visos šajās apakšprogrammās tiek sagaidīti projekti, kuru mērķis ir izstrādāt un demonstrēt inovatīvas metodes vides izaicinājumu risināšanā. Jau pieminēju, palīdzēt ieviest likumdošanu, veicināt uzvedības maiņu un ieviest dažādus veiksmīgus risinājumus. Piemēram, kāds savā uzņēmumā ir izdomājis, kā strādāt efektīvāk, citādāk, vidē draudzīgāk. Un tad šo risinājumu ar LIFE projektu palīdzību var ieviest, piemēram, visā nozarē vai reģionā vai viņa mērķa grupā, kuru viņš pats ir definējis. Jau manis pieminētā ietekme, tātad šī ir efektīva risinājuma un tehnoloģija, ko atkārtos arī citi, jo projektā tiek pierādīts, ka tas ir izdevīgs ne tikai konkrētajam uzņēmumam vai pašvaldībai, bet arī lielākai sabiedrības daļai. Un, protams, ieguldījums politikas ieviešanā. Un kā īstenotāji var būt gan valsts iestādes, gan uzņēmēji, gan nevalstiskās organizācijas, gan pašvaldības, gan zinātniskās institūcijas, respektīvi jebkura juridiska persona, kas reģistrēta Eiropas Savienībā. Privāta personas nevar iesniegt LIFE projektus. Sāksim ar pirmo apakšprogrammu, kas ir daba un bioloģiskā daudzveidība, kur galvenais mērķis ir novērst, samazināt bioloģiskās daudzveidības zudumus un stiprināt Natūra 2000 tīklu, kā arī veicināt efektīvu risinājumu pieeja ieviešanu tiesību aktos, kas ir raksturīgs visai programmai. Un ko mēs varam darīt? Mēs varam aizsargāt sugas vai stiprināt Natūras tīklu. Tas ietver sevi invazīvo sugu apkarošanu un integrēt bioloģiskās daudzveidības mērķus citās nozarēs. Tāds kā apkopojums visai dabas un bioloģiskās daudzveidības apakšprogrammai varētu būt šis slaids, kur mēs redzam, ka mēs varam īstenot projektus, kuru aktivitātes tiešā veidā vērstas uz sugām, dzīvotnēm, invazīvo sugu apkarošanu, aputeksnētāju aizsardzību un ekosistēmām. Pati LIFE programma uzsver, ka dabas apakšprogramma ir sadalīta divās. Tātad vai nu mēs rodam vietu dabai, kas ir šīs natūras teritorijas, vai nu mēs veicam sugu aizsardzību ar faktiskiem sugu aizsardzības pasākumiem. Tīri interesēji izvilkām ārā no pagājušā gada statistiku. Bieži vien mums uzdod jautājumu, kā tad ir statistika. Tad lūdzu šajā konkrētajā apakšprogrammā Latvijas iesniedzēju veiksmes procents ir 21,7, kas ir labs procents, mūsuprāt, plus 26% no visiem latviešiem ir rezerves sarakstā. Un tas rezerves saraksts nozīmē, ka projekta iesniegums ir pietiekami kvalitatīvs un ir izturējis vērtēšanas fāzi, taču finansējuma ierobežotības dēļ šobrīd tas vēl nav finansēts. Tur tas punktu skaits tiek sadalīts, tā kā tiek finansēti tiem, kam ir lielākais punktu skaits, un pēc tam attiecīgi uz leju. Bet LIFE programmā ir minimālais punktu skaits, punktu slieksnis, kas ir jāpārvar, lai projekts vispār tiktu kā izskatīts tālākai finansēšanai. Un tie ir vēl šie 26, kas šobrīd gaida, kad atbrīvosies finansējums. Ja finansējums atbrīvosies, tad tie tiks finansēti.
Es vienkārši tā iestarpināju, arī pārējām apakšprogrammām mums būs līdzīga statistika, lai jūs zināt, par ko ir runa. Tā, un tagad Kristīne pastāstīs par dažiem piemēriem faktiski realizētiem LIFE projektiem dabas un bioloģiskās daudzveidības apakšprogrammā. Labrīt visiem klātesošajiem, prieks jūs visus redzēt un iespējams arī dzirdēt. Šajā sadaļā, šajā aktivitātē mēs esam atlasījuši 3 piemērus, un pirmais no tiem ir viens no projekts, kas tiek realizēts tieši ar Latvijas projektu pieteicēju iesaisti, un projekts saucās GrassLife. Projekta galvenais mērķis bija uzlabot dabisko zālāju stāvokli Latvijā, padarīt to apsaimniekošanu ilgtspējīgāku, kas ir būtiski, ka šis projekts neaprobežojās tikai ar teorētiskām rekomendācijām. Projekta ietvaros tika veikta reāla biotopa atjaunošana vairāk nekā 1300 hektāru platībā, 14 Natura 2000 teritorijās, un vienlaikus tika izveidota arī mobilā ganīšanas sistēma, kas palīdz nodrošināt ilgtermiņa apsaimniekošanu. Šis projekts ļoti labi parāda LIFE programmas būtību, ne tikai identificēt problēmu kā tādu, bet demonstrēt arī praktisku un atkārtojumu risinājumu. Ļoti svarīgs aspekts ir sadarbībā. Projektā piedalījās dabas aizsardzības pārvalde, vairāk Latvijas partneri un zemnieku saimniecības, un šis projekts būtībā, šī sadarbība apliecina, ka LIFE projekti bieži apvieno valsts institūcijas, uzņēmējs un vietējās kopienas. Pozitīvs rādītājs ir arī tas, ka projekta rezultāti tiek turpināti nākamajā iniciatīvā GrassLife 2, un šis būtībā ir fakts, kas apliecina rezultātu ilgtspēju. Nākamo slaidu, lūdzu. Jā, šīs ir kampaņas, kas tika īstenots projektu ietvaros. Iespējams, ka jūs par tādām esat kaut kur redzējuši, dzirdējuši. Iespējams arī paši piedalījušies kādā no aktivitātēm. Līdz ar to šis bija tāds ļoti labs, veiksmīgs projekts mūsu ieskatā. Nākamais slaids. Šis piemērs ir no Somijas projekta Finvazīva LIFE, kas fokusējās uz invazīvo sugu ierobežošanu. Projekts ir labs piemērs tam, kā LIFE programmā apvieno praktiskus dabas aizsardzības pasākums ar sabiedrības iesaisti. Projektā tika ne tikai apsakots, kontrolēts invazīvo sugu atradnes, bet ļoti liels uzsvars tika likts tieši uz izglītošanu un sabiedrības informēšanu. Projekta ietvaros tika norganizēta vairāk nekā 800 izglītojošu pasākumu, izstrādāt digitāli ziņošanas rīki, izveidots arī īpašs invazīvo sugu portāls. Rezultāts bija ļoti būtisks, jo būtiski pieauga sabiedrības ziņojuma skaits par invazīvajām sugām. Un tas nozīmē, ka projekts spēja radīt ilgtermiņa efektu arī ārpus projekta aktivitātēm. Šajā piemērā labi redzams LIFE programmas princips, ka risinājumiem jābūt ne tikai tehniskajiem, bet arī sabiedrībā balstītiem un arī atkārtojumiem. Nākamajā slaidā jūs redzat tādas būtiskākās invazīvo sugu uzskaitījums, kas tad šī projekta ietvaros tika tad arī apkarots, ierobežots, un kas bija tas mērķis. Šajā projekta piemērā, kas ir LIFE to Taiga projekts, kas tika īstenot Zviedrijā un Somijā, fokusā projektam bija meža atjaunošana, izmantojot kontrolētu dedzināšanu.
Lai gan sākotnēji šī kontrolētā dedzināšana var šķist pretrunīga pieeja, arī no mūsu Latvijas pieredzes, tomēr šeit tiek izmantota zinātniski pamatota metode, lai atjaunotu dabiskos procesus mežu ekosistēmās, un projekta mērķis bija uzlabot taigas biotopu stāvokli vairāk nekā 6000 hektāru platībā un saglabāt ugunsatkarīgās sugas. Ļoti būtiski ir tas, ka projekts ne tikai īsteno praktiskas darbības, bet arī izstrādā metodikas, vadlīnijas un sadarbības mehānismus. Piemēram, tiek veidot sadarbība ar ugunsdzēsības dienestiem, ar vietējām sāmu kopienām, un savukārt nākamajā slaidā jūs redzēsiet, kāds tad izskatās vizuāli tas mežs pēc tās dedzināšanas. Šis gan ir no pirmā projekta rezultāts, un vizuāli šī fotografija parāda, ka LIFE projekti bieži balstās uz ilgtermiņa pieeju, un šīs iepriekšējās pieredzes pārnes uz nākamajiem projektiem, tāpat kā jau Grāslaifa projekta kontekstā. Jā, tas īsumā par šiem piemēriem. Jā, paldies, Kristīne. Es te turpināšu ar nākamo apakšprogrammu, kas ir aprits ekonomika un dzīves kvalitāte. Pēdējos gados viņiem ir pielikts klāt tāds nosaukums Zero Pollution. Vēlāk pateikšu droši vien, kāpēc. Tātad, bet apakšprogrammas mērķi ir resursu atgūšana no atkritumiem, un lai pāriet uz aprits ekonomiku un vidas stāvokļa uzlabošana jomās, konkrētās jomās, kas ir troksnis, augsne, ūdens, gaiss, ķīmiskas vielas un pilsētvide. Šeit tāpat kā standartā visā LIFE programmā rīcības uz vidas likumdošanas ieviešanu un ilgspējīgu saimniekošanu, kuras pamatā ir ilgtermiņa dabas resursu aizsardzība, videi draudzīga preču ražošana un pakalpojumu sniegšana. Un kas parasti piesaist uzņēmējus, ir šie tirgum gatavie projekti. Tas nozīmē, ka close to market tehnoloģiju ieviešana, kas nozīmē, ka jūs esat izstrādājuši produktu, kurš ir gatavs, kurš ir pārbaudīts, kuram ir zināmas kaut kādas kvalitātes un tas, ko tas produkts spēj. Un jums trūkst naudas, lai ielaistu to tirgu. Piemēram, jūs esat izpētījuši, ka jūsu tirgus ir, Nīderlanda. Jums fiziski trūkst finansējumu, tad LIFE projekts ir tas, ar kura palīdzību varētu šo te atkārtoju un uzsvaru videi draudzīgo tehnoloģiju ieviest savā mērķa tirgu. Tā, ja mēs apkopojam kopējās tēmas, par ko vispār var iesniegt aprits ekonomikas apakšprogrammā, tad tie ir projekti, dažāda veida projekti, kas samazinās resursu patēriņu, izstrādās aprits sistēmas, samazinās atkritumus. Nelasīšu visu, jums paliks šis slaids, bet būtībā vides stāvokļa uzlabošana. Šī apakšprogramma divās sadaļās dalās. Aprits ekonomika un atkritumi, vai šis Zero Pollution, nulles piesārņojums sekojošās jomās. Un runājot par gaisu, ūdeni un augsni un troksni, šeit es ļoti gribētu uzsvērt, ka prioritātes, kurās ir zemes iesniegumu skaits, ir troksnis un gaiss. Nezinām iemeslu dēļ Eiropā nesniedz iesniedzēji šajās te, līdz ar to speciāli mēs šeit to ievietojam, lai, ja gadījumā jums ir idejas šajā virzienā, ļoti aicinam jūs tajās iesniegt. Jo kopumā šī apakšprogramma ir ar vislielāko konkurenci visā LIFE programmā. Tiek iesniegti ļoti daudz projekti, manuprāt, 600 apmēram katru gadu tikai šajā apakšprogrammā no visas Eiropas, un Latvijas atbalstītie pagājušajā gadā ir 14,3% no visiem iesniegtajiem. Kas īstenībā arī nav slikts rādītājs, bet sliktāks nekā dabā, sakarā ar to, ka šeit, protams, ir lielāka konkurence un tiek sagaidīti projekti, kas sniedz ar vēl lielāku ietekmi nekā, piemēram, dabas jomā, jo dabas ziņā Latvijā ir unikāla daba, tāpēc varbūt ir nedaudz vieglāk dabas jomā startēt. Bet tas nenozīmē, ka šeit, uzrakstot labu pieteikumu, nevar tikt atbalstīts. Tā, tagad Kristīne dažus piemērus
Paldies, man jāatvainojas, ka man kamera atslēdzās, nevienmēr tehniskās lietas iet roku rokā ar to, kā mēs darbojamies, bet tas nemainīs būtību. Tad šobrīd es atkal noprezentēšu 3 mūsu izvēlētus projektus ieskatam un izpratnē. Pirmais no tiem ir LiveFit projekts, kas ir Latvijas uzņēmuma piemērs aprits ekonomikas jomā. Projekta ideja bija izstrādāt vidē draudzīgu siltuma izolācijas materiālu no makulatūras un kaņepju šķiedras. Un šajā piemērā ir ļoti labi redzams LIFE programmas uzsvars uz inovācijām, praktisku demonstrēšanu. Projekta laikā tika izveidota pilota ražošanas līnija, iegūta CE certifikācija, izstrādāts biznesa modelis tehnoloģijas ieviešanai Eiropā. Un kas ir svarīgi, ka projekts ne tikai samazināja atkritumu apjomu, bet radīja tirgu ieviešamu produktu. Un šis ir arī labs piemērs tam, kā LIFE projekti var palīdzēt uzņēmumiem attīstīt inovatīvus un ilgtspējīgus risinājumus ar komerciālu potenciālu. Otrs piemērs ir LIFE Herotil projekts, kurš demonstrē inovatīvu pieeju ēku energoefektivitātei. Šī projekta ietvaros izstrādāti īpaši jumta dakstiņi ar pasīvu dzēsēšanas efektu, kas palīdz samazināt ēku dzēsēšanai nepieciešamo enerģijas patēriņu. Īpaši interesanti šī projekta ietvaros tas, ka dažos gadījumos enerģijas patēriņš tika samazināts pat līdz 80%. Šis projekts labi ilustrē LIFE pieeju, tiek izstrādāta un testēta jaunu tehnoloģiju reālos apstākļos, bet pēc tam tiek nodrošināta arī tās ieviešana tirgū. Papildus vidas ieguvumiem projekts rada arī ekonomisks ieguvums, mazākas enerģijas izmaksas un jaunas darba vietas. Un trešais piemērs ir LIFE superbiodīzela projekts. Šis projekts fokusējās uz biodegvielas ražošanu no dzīvnieku izcelsmes atkritumiem. Galvenā inovācija bija jauna tehnoloģija, kas samazina blaksproduktu veidošanos un ievērojami samazina ūdens patēriņu. Tiek plānots, ka jaunais process samazinās biodīzeļa degvielas oglekļa pēdas nospiedumu par aptuveni 35%, bet ūdens patēriņu pat par 94%. Un šis ir ļoti labs piemērs aprits ekonomikas pieejai. Atkritumi tiek izmantot kā resurss jauna produkta radīšanai. Un vienlaikus šis tieši projekts demonstrē arī LIFE programmas mērķi samazināt klimata ietekmi un attīstīt ilgtspējīgas tehnoloģijas. Paldies! Jā, labi, paldies! Tālāk ejam pie klimata apakšprogrammas, kur mērķi ir sniegt ieguldījumu Eiropas transformācijai par klimata neitrālu noturību sabiedrību caur projektiem, kuri tiek īstenoti šajā gadījumā 3 jomās, jau klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās klimata pārmaiņām un klimata pārvaldība un informācija. Pārmaiņu mazināšanas projekti jāvērš, protams, uz 2030 enerģijas un klimata politikas mērķu sasniegšanu un arī nacionālajiem valstu enerģētikas plāniem. Un pielāgošanās klimata pārmaiņām jomas, kas atbalsta Eiropas pielāgošanās stratēģijas un dalību valsts likumdošanas mērķus. Faktiski tas nozīmē tā, ja mēs ja mēs plānojam sniegt projektus klimata pārmaiņu mazināšanā, tas nozīmē, ka tā ir CO2 samazināšana. Ja mēs pielāgojamies klimata pārmaiņām, tad mēs risinām dažādas jautājumus, kas ir saistīti ar temperatūras pazemināšanu pilsētās, plūdu risku apkarošanu, vairāk pašvaldībām ļoti labā vieta, kur īstenot savus projektus, un mums savu, piemēram, plūdu plānu būtu šī apakšprogramma. Savukārt klimata pārvaldība un informācija vairāk vērsta uz sabiedrības izglītošanu, kā arī uz politikas stiprināšanu klimata jomā, taču jāatzīst, ka
varētu šķist vienkārši ieviest informācijas projektu, bet tā tas galīgi nav, jo, ja informācijas projekts, teiksim, ir vērsts uz visu sabiedrību, teiksim, šajā gadījumā Latvijas sabiedrību, tad tas projekta rezultāts ir uzvedības maiņa, ko ir grūti pierādīt. Mums nepietiks uztaisīt mārketinga kampaņu visā Latvijā un pateikt, ka mēs esam sasnieguši mērķi. Mūsu mērķis būs, ka tie cilvēki tiešām sāk rīkoties citādāk. Un šeit live projekta kontekstā ļoti izaicinoši, un ko mēs bieži redzam noraidījumu vēstulēs, ir uzrakstīts tas, ka vērtētājs nesaprot, kas tad ir tas brīdis, kurā tā uzvedības maiņa tiek fiksēta, vai kādā veidā vispār projekts fiksēs uzvedības maiņu. Tā kā, ja jūs plānojat iet uz informācijas projektiem, arī vides apakšsadaļā, tad šis ir ļoti, ļoti būtisks aspekts, kas jāņem vērā. Jā, šeit uzskatām vienkārši parādīts, kāda veida, tātad kāds ir mērķis iesniedzot pārmaiņu mazināšanās, pielāgošanās vai informācijā. Tāds apkopojums no iepriekš teiktā. Un tagad vēl daži klimata piemēri, Kristīna. Jā, man katrā slaidā ir atzīmēts, tad atbilstoši tai krāsai, kas bija iepriekšējā slaidā, uz kuru aktivitāti vai kuru sadaļu attiecās projekts. Un pirmais projekts, ko vēlamies prezentēt, ir Life4CR projekts, kas fokusējas uz videi draudzīgāku komerciālo saldēšanas sistēmu ieviešanu. Projekta galvenā ideja bija aizstāt tradicionālos HFC augstuma aģentus ar CO2 tehnoloģijām. Tas ir būtiski, jo fluorētās gāzes rada ievērojumu ietekmi uz klimatu un ir viena no problēmām, ko Eiropas Savienība cenšas pakāpeniski mazināt. Projektā CO2 saldēšanas sistēmas tika testētas 7 pilotveikalos, dažādos klimatiskajos apstākļos, gan Itālijā, gan Spānijā un arī Rumānijā. Rezultāti parādīja, ka šīs tehnoloģijas ir ne tikai vidē draudzīgas, bet arī energoefektīvākas. Enerģijas patēriņš tika samazināts par 15 līdz 3%, un savukārt siltumnīca efekta gāzu emisijas par 6 līdz 21%. Ļoti svarīgi tas, ka projekts nepalika tikai demonstrācijas līmenī. Pēc projekta noslēguma tehnoloģijas tika ieviests tirgū un tika sagatavot arī ieteikumi Eiropas Savienības fluorēto gāzu regulējumu pilnveidei. Šis ir labs piemērs tam, kā live projekti vienlaikus var demonstrēt jaunas tehnoloģijas, palīdz sasniegt klimata mērķus un rada arī praktiskus risinājumus uzņēmējdarbībai. Turklāt šis projekts parāda vienu no live programmas galvenajiem principiem, ka risinājumam jābūt ne tikai inovatīvam, bet arī praktiski ieviešamam un atkārtojamam citur Eiropā. Nākamais piemērs ir Life Adapt projekts, kas ir īpaši aktuāls projekts Baltijas reģionam, jo fokusējas uz pilsētu pielāgošanos ekstremāliem laikapstākļiem. Projektā tiek izstrādāti dabā balstīti risinājumi lietusūdens plūdu mazināšanai un klimata noturības uzlabošanai. Svarīgi, ka projektā tiek kombinēti vairāki elementi - zaļā infrastruktūra, digitālie risinājumi, plānošana un sabiedrības iesaist. Risinājumi tiek testēti demonstrācijas teritorijās Latvijā un Igaunijā, un tā skaitā Rīgā, Cēsīs, Valmierā. Šis ir labs piemērs tam, kā live projekti palīdz pašvaldībām praktiski sagatavoties klimata pārmaiņu sekām. Nākamajā projektā šajā projektā fokus ir uz zināšanu un kompetenci attīstīšanu būvniecības un arhitektūras nozarē. Mērķis ir izveidot izglītības platformu speciālistiem par oglekļa neitrālām ēkām un klimatam pielāgotiem risinājumiem. Un, lai gan projekts ir salīdzinoši ar nelielu budžetu,
Tas ir labs piemērs tam, ka LIFE finansē ne tikai tehnoloģijas un infrastruktūru, bet arī zināšanu pārneses, apmācības un kapacitātes stiprināšanu. Šajā projektā paredzēta gan tiešsaistes mācību platforma, gan konsultatīvs atbalsts, gan sabiedrības informēšanas aktivitātes. Un tas parāda, ka būtisku lomu klimata mērķu sasniegšanā ir arī cilvēku zināšanām un prasmēm. Jā, tas viss par šiem piemēriem. Jā, un kā pēdējā apakšprogramma, kas agrāk bija pie Horizona, tagad ir pie LIFE, pēdējos gados ir pārējais tīra enerģiju. Šajā apakšprogrammā tiek sagaidīti rīcības modeļi un labākā prakse, kas izglīto un stiprina. Teiksim, tiek veidots gan politikas ietvars, gan tehnoloģijas un biznesa modeļi, gan piesaistīts privātais finansējums, vietējās investīcijas un iesaistīti patērētāji. Šeit, ja mums vajadzētu stāstīt par šo apakšprogrammu, mēs droši vien runātu visu dienu, tādēļ, ka uzsaukumu veido 13 tēmas ar atšķirīgām prasībām un nosacījumiem. Šajā Clean Energy Transition apakšprogrammā pārsvarā finansētas mīkstās aktivitātes, kas nozīmē, ka pamatlīdzekļi un infrastruktūra netiek finansēta, manuprāt, ar vienu izņēmumu šogad, kur to drīkst, bet tāpat tur tas viss ir limitēts. Kas ir labi, ir ļoti precīzi aprakstīts, ko Eiropas komisija sagaida. Skaidri aprakstīts rīcības. Tātad mēs gribam, lai projekti dara to un to. Ja, piemēram, pārējās, kam mēs pieskārāmies, nav skaidri norādīts, tur ir tikai ieskicēti virsmērķi, piemēram, sugu aizsardzība. Jūs varat paši izvēlēties, kā jūs šīs sugas vēlaties aizsargāt un piedāvāt savus risinājumus. Vai, piemēram, patēriņa samazināšanu, jūs piedāvājat savus risinājumus. Tas šeit uzsaukuma vadlīnijās ir skaidri pateikts, kas jums būtu jādara un kuros virzienos. Tur virzieni ir vairāki, taču ļoti skaidrs rīcības plāns iezīmējas. Tieši tāpat kā skaidri ir noteikts partneru skaits, tur, piemēram, būs noteikts, ka mēs sagaidām, ka projektu īstenos 3 partneri no 3 dažādām valstīm, vai ka partnerībā obligāti ir jābūt pašvaldībai vai zinātniskai institūcijai, kas nav citur. Tēmas uzsaukuma ietvaros ir daudz, un konkurence arī atšķirās būtiski. Aizpagājušajā gadā bija tēmas, kurās bija 47 iesniegumi, un bija tēmas, kurās bija 0 iesniegumi no šīm 13 tēmām. Un tādēļ mēs šeit arī ieskicējām, ka mazākā konkurence ir set policy un build skills tēmās. Un Latvija ir atbalstīta 11,4% gadījumos, taču kas pozitīvi, ka 40% vēl ir rezerves sarakstā, kas kopumā veido salīdzinoši lielu un skaistu šo te kvalitatīvo iesniegumu skaitu no Latvijas, arī Clean Energy Transition apakšprogrammā. Tad vēl daži piemēri, un tad tālāk par to, kas tad konkrēti, kādiem jābūt projektiem, līdzfinansējuma likmēm un citiem nosacījumiem. Tā, Kristīna? Jā, šeit būs 2 piemēri, un pirmais no tiem ir LIFE Urban Storm projekts, kas ir kā piemērs tam, kā energoefektivitātes jautājumi tiek sasaistīti ar sociālajiem aspektiem. Projekta mērķis ir mazināt enerģētisko nabadzību, izveidojot 1 pieturas aģentūras, un šajos centros iedzīvotāji var saņemt konsultācijas par mājokļu renovāciju un energoefektivitātes uzlabošanu, kas būtiski, ka projekts fokusējas ne tikai uz tehniskiem risinājumiem, bet arī uz iedzīvotāju atbalstu un informēšanu. Projekta ietvaros plānots renovēt vismaz 500 mājsaimniecības un būtiski samazināt enerģijas patēriņu un CO2 emisijas. Šis piemērs ir labs ar to, jo tas parāda, kā LIFE projektu vienlaikus risina klimata, sociālos un dzīves kvalitātes jautājumus. Un otrajā piemērā LIFE Audit Plus ir projekts, kas fokusējās uz energoefektivitāti energoietilpīgajās nozarēs. Projektā tiek nodrošināta bezmaksas energo audita un konsultācijas uzņēmumiem, rūpniecības, farmācijas, zvejniecības un citās nozarēs.
Tā projekta mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem samazināt enerģijas patēriņu un siltumnīcas efekta gāzes emisijas. Un plānotie rezultāti ir ļoti ambiciozi. Tie ir vairāk nekā ar lielu enerģijas ietaupījumu un arī CO2 emisiju samazinājumu gadā. Ļoti būtisku. Un vienlaikus projekts paredz arī investīciju piesaisti un jaunu darbvietu radīšanu. Un šis piemērs savukārt labi ilustrē, ka LIFE projekti bieži darbojas kā katalizators. Tie palīdz uzņēmumiem un organizācijām uzsākt pārmaiņas, kas vēlāk turpinās arī pēc projekta beigām. Tas ir īsumā viss par šiem piemēriem. Jā, tātad apkopojot visu iepriekš minēto un to, ko Kristīna teica arī piemēros, tad kas tad raksturo LIFE programmu un kas tad ir ļoti būtiski? Tā ir skaitliski pierādāma ietekme un ilgtspēja. Ja mēs redzējām, tad katrā no šiem piemēriem bija konkrēti skaitļi. Tur bija 1000 darba vietas, tur bija konkrētas 60,000 vai cik tur tās tonnas. Tur bija konkrēts enerģijas ietaupījums par 50% par tiem dakstiņiem. Domājot par savu LIFE projektu, svarīgākais ir šie skaitliskā sākotnējā situācija un skaitliskais vides uzlabojums. Jo Eiropas komisija vērtēs jūsu projektu best value for money principā. Piemēram, saņemot 2 vienādus projektus, viņi skatīsies, ka šis iesniedzējs prasa 5 miljoni, lai piesaistītu, nezinu, tur x tonnas CO2, un šis iesniedzējs prasa 2, lai piesaistītu tikpat. Tad viņi finansēs to, kas prasa mazāk, un otrādāk, vai kura ieguldījums būs lielāks. Tātad šie skaitļi nevar pārstāt to uzsvērt, jo katru gadu tie iesniedzēji, kuru projekts netiek tālāk un kuri netiek finansēti, viņi parāda mums savu noraidījumu vēstuli ar domu, ko tad mums tagad darīt tālāk, un tur ir uzrakstīts, ka jā, ka jūsu šis skaitliskais rezultāts vispār nav aprēķināms, līdz ar to mēs nespējam novērtēt ietekmi, kas ir būtiski. Tādēļ šo nevaru pārstāt uzsvērt. Šis ir ļoti, ļoti svarīgi, sevišķi sākot jau domāt par savu projektu. Tad kā nākamais ir šie novatoriskie risinājumi, un iesniedzēji spēja nodrošināt un saglabāt rezultātus pēc projekta īstenošanas. Tas nozīmē, ka tas risinājums, kas tiek piedāvāts LIFE projektā, ir pietiekami ekonomiski dzīvotspējīgs, lai viņš varētu turpināt savu dzīvi arī tad, kad ārēja nauda izbeidzās. Tad ir pieejas un labākās prakses demonstrēšana, kuru var atkārtot un uzlabot, kas nozīmē, ka ne tikai jums noder šī pieeja, bet šī pieeja noderēs arī citiem nozarē, valstī, kaimiņu valstīs, iespējams visā Eiropā, iespējams visā pasaulē. Ka tas, ko jūs izstrādājat, LIFE programma grib, lai tās finansētie projekti radītu ilgtermiņa ietekmi un būtu noderīgi pēc iespējas lielākam cilvēku apjomam. Tas veidos šos jūsu indikātorus. Jūs varēsiet ierakstīt, ka projekta ietekme skar nevis Latvijas, piemēram, 2 miljonu iedzīvotājus, bet tur, 50 miljonus, ja jums būs plašāka šī mērķa auditorija. LIFE ir par izstrādāšanu, testēšanu, demonstrēšanu, kas pierādāmi rada būtisku ieguldījumu vides aizsardzībā. Tātad primāri mums ir vides aizsardzība, tad mēs izstrādājam metodes, kuras var atkārtot arī kāds cits. Atbildot uz jautājumu, vai man ideja der LIFE, jums ir jāatbild, kāds būs sabiedrības ieguvums projekta rezultātā. Tā skaitā nozares vai jūsu konkurentu, piemēram, ieguvums. Kas būs? Ja atbildi ir jā, tad jūsu ideja visdrīzāk der LIFE. Ja ideja ir uzstādīt iekārtas savā uzņēmumā vai, uzlabot tikai sava uzņēmuma iekšienē elektroefektivitāti, tā ideja nebūs LIFE-am, jo LIFE nav investīcija programma pēc būtības. Jūs nevarat paprasīt pamatlīdzekļus un ieviest to tikai pie sevis. Pieteicējs, kā jau minēju, juridiska persona, kas reģistrēta Eiropas Savienībā, ar stabilu un pietiekamu finanšu kapacitāti. Ko nozīmē stabila un pietiekama? Tas nozīmē, ka nestrādā ar zaudējumiem, tas nozīmē, ka ir pozitīvs pašu kapitāls.
Jums var palūgt iesniegt biznesa plānu, peļņas zaudējumu aprēķinu un bilanci, bet jau pēc tam, kad projekts ir nonācis revīzijas fāzē, respektīvi brīdī, kad tas ir sasniedzis šo punktu skaitu un Eiropas komisija plāno jūs finansēt. Tagad notiek sarunas par un ap granta līgumu. Un ar pārliecinošu operatīvo kapacitāti, kas nozīmē, ka viena cilvēka uzņēmuma, maz ticams, ka viena cilvēka uzņēmums varētu radīt ļoti lielu ietekmi vai pārmaiņas savā nozarē. Līdz ar to jums ir jābūt zināšanu bāzei, kvalifikācijai, ekspertīzei un pietiekami daudz cilvēku resursam, lai īstenotu to, ko nu jūs esat apsolījuši. Projekta īstenošanas termiņš ir līdz 10 gadiem. Un projektiem ir jābūt ar spēcīgu partnerību, bet nepieciešamo partnerību, kas nozīmē, ka nav jēga piesaistīt ārzemniekus, ja viņiem projektā nav paredzēts nekādas aktivitātes. Savukārt obligāti ir jēga piesaistīt tos partnerus, kuri tieši ietekmē projekta rezultātus. Nu, piemēram, jūs izdomājat, ka jūs radīsiet jaunu produktu, ko tirgos, nezinu, visi būvmateriālu veikali. Nu, pieņemsim, lai tas būtu kaut kāds tur, nezinu, siltuma izolācijas materiāls vai jaunas flīzes, kas ražo elektrību vai vēl kaut kas. Un jūs aprakstat, ka tas izplatības mērķi, jūs, piemēram, tirgosiet viņus caur Latvijas būvmateriālu tīkliem. Un tāpat laikā jums partnerībā nav neviena no šīm būvmateriālu tīkliem, kas nozīmē, ka vērtētājs var pateikt, ka jā, ok, jūs esat uzrakstījis, ka jūs kā to darīsiet, bet mēs neredzam šādu aktivitāti projektā. Nu, attiecīgi jums nav. Tur var būt dažādi nodomu protokoli, kas ir labāk nekā nekas, bet ja jūs apsolat, ka to produktu kāds paņems, tad būtu ļoti labi, ja tas paņēmējs arī būtu partnerība. Vai, piemēram, ka jūs izstrādāsiet viedo sistēmu, ko ieviest pašvaldībās, un jums nav partnerībā pašvaldība, kurā jūs ieviesīsiet šo sistēmu. Kaut vai kā demonstrāciju vietu. Un runājot par partneriem, viņi visi ir vienlīdz ieinteresēti projekta īstenošanā, katrs ar savu budžetu un savām aktivitātēm un atbildīgi par aktivitāšu izpildi. Par vidējo projektu mums bieži vien prasa, kāds tad izstās vidējais projekts, vai var sniegt 20 miljonus, vai var sniegt pa 50 000, tad vidējais projekts ir šāds, ka tur ir 6 partneri, partnerība ir starptautiska, partnerībā ir gan uzņēmēji, gan zinātniskā institūcija, kura parasti testē un pielāgo šo tehnoloģiju, gan pašvaldība, kuras teritorijā tiek veikti testi, gan valsts iestāde, kas iespējams veic izmaiņas normatīvajos aktos sakarā ar tehnoloģijas ieviešanu, gan nevalstiska organizācija, kura informē nozari, nodarbojas ar komunikācijas aktivitātēm vai vēl veic kādas citas aktivitātes. Kopējās projekta izmaksas gandrīz 5 miljoni, un no Eiropas prasa nedaudz vairāk kā 2,6 miljoni. Šāds izskatās vidējais atbalstītais LIFE projekts, bet, kā jau Kristīna rādīja, tur bija viens arī par 100 000. Tā kā tas nenozīmē, ka tādu sniegt nevar, bet klasiski programmā projekti, kas ir zem 500 000, tiek uzskatīti ar mazu ietekmi. Un it sevišķi pēdējos gados vairāk tiek atbalstīti projekti, kas ir pat 10 un 11 miljoni. Respektīvi, pēc tā var spriest, ka Eiropas komisijas uzstādījums ir tāds, ka mēs labāk atbalstam mazāk, bet dārgus projektus ar lielu ietekmi un spēcīgu partnerību nekā vairāk mazākus un lokālus, šķietami lokālus. Tagad par līdzfinansējumu likmēm. Pati LIFE programma dod 60% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Tā ir standarta līdzfinansējuma likme LIFE projektam, par kurām mēs runājām. Jūs varat dabūt arī līdz 75%, bet tas attiecās tikai uz dabas un bioloģiskās daudzveidības apakšprogrammu un tikai uz projektiem, kas pievēršās prioritārajām sugām un dzīvotnēm. Tas ir vairāk kā izņēmuma gadījums. Bet standartā ir 60%. Un 95% mēs varam dabūt šajā Clean Energy Transition klimata apakšprogrammā Other Actions projektā, kur mēs pieminējām, kur ir šīs mīkstās aktivitātes ar politiku ieviešanu un metožu radīšanu, nevis infrastruktūrām vai pamatlīdzekļiem. Kas jāņem vērā, ka šiem 60% standartā, kas visticamāk būs 95% no jums visiem, ja jūs sniegsiet projektu, nāk klāt nacionālais finansējums.
ko var saņemt vēl līdz 35%, kas nozīmē, ka pašu ieguldījums ir 5% no kopējām attiecināmajām izmaksām, ja mēs runājam par tradicionālu projektu. Taču jāņem vērā, ka šī nacionālā daļa tiek vērtēta valsts atbalsta kontekstā, komercdarbības atbalsta kontekstā, kas nozīmē, ka ja jūsu projekts ietekmē konkurenci, vai rada konkurences izkropļojums, vai rada jums ļoti lielas priekšrocības, tad jūs varat nesaņemt šos 35%, jūs varat saņemt mazāk. Cik ir mazāk, es šobrīd nevaru pateikt, man būtu jāredz budžets un tas, ko jūs darīsiet. Jo nacionālā līdzfinansējuma saņemšanas nolikums paredz vērtēt projektu tikai tās aktivitātes valsts atbalsta griezumā, kas faktiski to konkurenci skār. Nu, pieņemsim, ja jūs projekta ietvaros radat, nezinu, jaunas, klusas, elektroefektīvas flīzes, kas ražo elektrību, piemēram, vienlaikus izdodot vadlīnijas un informējot sabiedrību, ka flīzes un arī savu nozari, ka flīzes var ražot arī citādāk un šo visu informāciju sniegt uz āru bez kaut kādas ekskluzivitātes, tad konkrēti šī aktivitāte, kur jūs sniedzat visiem ieteikumus, kā ražot labāk, neies zem valsts atbalsta. Līdz ar to ņemiet vērā, ka jums ir pieejama šī live daļa un nacionālā daļa. Cik daudz nacionālā daļa mēs runāsim tad, kad jūs pie mums atnāksiet konkrēti ar savu ideju un savām aktivitātēm. Tālāk, tātad šie projekti jūs jau sapratāt no visas šīs prezentācijas, viņi tiek iesniegti tiešsaistes sistēmā un konkurē visā Eiropas mērogā un tos vērtē Eiropas komisija. Mēs neko šeit uz vietas nevērtējam. Izņemot nacionālo finansējumu, protams, bet, sākotnēji jūs ejat uz Eiropu, tad, kad Eiropa jūs finansē, tikai tad jūs varat nākt pēc tiem 35%. Uzsaukuma publikācijas saite ir šeit pievienota šajā te prezentācijā, un tā, ka jūs viņu nospiedīsiet, atvērsies tas Funding and Tenders portāls, kurā būs šāds te skats, kā te ir izkopēts ārā. Tur būs daudz un dažādi uzsaukumi 2026. gadā tieši laifā, tur būs tehniskās palīdzības, tur būs šīs te klimata pārmaiņu mazināšanas, respektīvi var apjukt nedaudz. Un tādēļ es tā īsumā ieskicēšu, kas ir kuri projekti, tie integrētie projekti, kuriem pēc Life 2026 ir rakstīts SIP vai SNAP, tā ir politikas ieviešana, ko īsteno kompetentā institūcija. Šeit mēs, tas varētu būt ministrijas, kas ievieš konkrētus strateģiskos plānus. Tas arī nederēs visiem. SIP un SNAP tehniskās palīdzības projekti. TA ir tie projekti, ar kuru palīdzību var sagatavot SIP un SNAP. Tas nozīmē, tas ir īsāks projekts līdz 100 000, lai organizācijai pietiktu naudas SIP-u un SNAP-u sagatavošanai. Tas arī uz jums neattieksies. Tad ir citas rīcības, kas ir pārējais tīra enerģija. CET, tas uz jums attieksies. Tad ir PLP, kas ir politikas un likumdošana prioritāšu projektu. Tur Eiropas komisija ir nosaukusi konkrētu tēmu. Tēma loks ir diezgan plašs. Ierobežots īstenošanas laiks, īstenotāju un finansējuma apjoms. Viņi, piemēram, pasaka, ka mēs gribam atrast 3 uzņēmumus, kas pārstrādās riepas. Un tad visi no visas Eiropas piesakās tur. Tur var būt, ka uz vienu tēmu ir, piemēram, 40 iesniegumi, varbūt 20. Šis arī nav Latvijā ļoti populārs un daudzi tajā nesniedz, jo ir diezgan augsta konkurence un diezgan konkrēta tēma. Protams, ja jūs darat tajā konkrētajā tēmā, tad pilnīgi noteikti var apsvērt savu ideju iesniegt tajā. Un ir rīcības granti, un tie ir granti, uz kuriem konkursu kārtībā pretendē konkrētas nevalstiskās organizācijas, kam ir noslēgts līgums ar Eiropas komisiju. Tas arī neattieksies uz 95% no jums. Jūsu gadījums ir šie standarta rīcības projekti, jeb kur pēc uzsaukuma ir rakstīts SAP, kā mēs redzam šeit, piemēram, Climate Change Mitigation, Life 2026 SAP. Tas būs tie standard action projekts, uz kuriem attiecās viss tas, par ko mēs runājām šodien. Atstāšu šeit prezentācijā, ilgi nerunāšu par šīm te apakšprogrammām un budžetiem un pieteikšanās pakāpēm, bet tīri tā, lai jums pēc tam skatoties prezentāciju paliek tie uzsaukuma datumi un iesniegšanas termiņi. Tad šī te standarta rīcības projekta apakšprogramma, kurā visticamāk sniegs lielākā daļa no jums. Uzsaukums jau ir atvērts no 21. aprīļa un iesniegšanas datums ir 22. septembris.
Tālāk ir strateģiskie, tur ir divu pakāpju pieteikšanās, tur arī ir 21. aprīlis, koncepcijas iesniegšana, pirmā pakāpe 3. septembris, pilnais pieteikums 4. marts 27. gads. Tehniskā palīdzība, tieši tādi paši termiņi kā standarta projektiem, 21. aprīlis, 22. septembris šogad. Tad ir PLP, arī tādi paši termiņi. Tad ir pārējais tīru enerģiju, arī tādi paši termiņi, vienpakāpju pieteikšanās. Kas tiem, kas Laifā jau sniedz un pa Laifu ir kaut ko dzirdējuši, šeit ir tāds apkopojums, kas tad atšķirās no iepriekšējo gadu uzsaukumiem, un atšķirās tas, kad ir minimāls izmaiņas tēmās. Starp citu ir pieaugums finansējumā. Standarta rīcības projektiem visās apakšprogrammās neliels, bet ir. Nav vairs maksājumi trešajām personām. Agrāk standarta action projektos varēja uztaisīt tādu, grantu mazo konkursu, kur varēja dot 10, 20 tūkstoši trešajām personām, kādam uzvarētājam par kaut ko, ko viņš veic projektos. Šobrīd tas vairs nav, tas ir izņemts ārā. Maksājumi trešajām personām palikuši tikai vienā CET tēmā. Nav vairs limita ārpakalpojumiem. Life pieredzējušie visdrīzāk atcerās, ka life limits agrāk bija 35%. Ko drīkstēja maksāt ārpakalpojumu sniedzējiem no kopējām izmaksām. Vairāk šāda limita nav. Varat maksāt. Nav arī limita infrastruktūras izmaksām, protams, tajos uzsaukumos, kur infrastruktūra vispār tiek finansēta. Nav limita budžeta izmaiņām pa kategorijām un partneriem. Sākumā saplānojam, pēc tam izdomājam, ka konkrēto aktivitāti veiks cits partners, to visu drīkst darīt, tas neietver vairs izmaiņas līgumā. Par CET uzsaukumu tur tēmas ir nedaudz precizētas, ir ko pievienotas 3 jaunas tēmas, dažas no vecajām ir noņemtas, visdrīzāk tās, kurās bija 0 vai 1 iesniegums, ko es jau pieminēju. Tad ir PLP 3 jaunas tēmas, nav vairs tehniskās palīdzības replikācijas uzsaukuma, un joprojām nav nepieciešams līdzfinansētāju deklarācijas, kas nozīmē, ka jūs droši iesniedzat projektu un pēc nacionālā finansējuma nākat nākamajā gadā. Piemēram, ja jūs šogad iesniedzat, tas nozīmē, ka nākamgad, kad tiek paziņoti rezultāti, kas varētu būt ap martu, jūs plānojat par iesniegumu nacionālam finansējumam savam projektam. Tas par tiem 35%, par ko es minēju iepriekš. Kas vēl jāņem vērā, ka visdrīzāk, ka jūsu projekts būs liels un apjomīgs un ļoti jauks, un jūs prasīsiet vairākus miljonus, un jūs nevarēsiet viņu sagatavot nedēļā vai mēnesī. 2 jau ir ļoti grūti, jo ir vajadzīgi ļoti liela sagatavošanas darbi, ko es uzsvēru pa visiem tiem skaitļiem. Būtībā tas ir tāds maziņš pētījums, kas jums ir jāuztaisa, kas notiek nozarē, kāds ir šī brīža situācijas apraksts, ko tieši es izmainīšu ar projektu, kas būs mani patērētāji, kāds būs rezultāts, un rezultāts arī būs skaitļos izmērāms. Un kāpēc tas rezultāts tāds būs? Jums būs konkrēti jāpierāda, kāpēc jūs nonākat pie kaut kāda konkrēta ūdens stāvokļa uzlabošanas, piemēram, vai konkrēta decibelu samazināšanas, vai konkrēta PM daļiņu samazināšanas, kādā veidā un ar kādām metodēm. Tas nav ļoti ātri izdarāms. Turklāt jābūt precīzam rīcības plānam, cik tas maksā, kur es to darīšu, jo Laifam ir ļoti augsts prasības par iesniegumu kvalitāti. Un tādēļ jums jāatbild uz jautājumiem, vai jūs paši vispār varat noformulēt to vides vai klimata problēmu, ko risina projekts, jo no tā viss sākās. Viss sākās no vides vai klimata problēmas. Nevis no tā, ka jūs gribētu strādāt lētāk, bet no tā, ka jūs tērējat, piemēram, pārāk daudz enerģiju, lai strādātu. Jums jāsaprot, vai jūs sagatavojat situācijas aprakstu, vai jūs vispār zinat, kāds tas ir, vai jūs zinat, ko dara citur, vai jums ir skaidri, kādi partneri vajadzīgi. Vai jūs spējat aprēķināt to rezultātu un ietekmi gan vietējā, gan nacionālā, gan Eiropas līmenī? Šis ir obligāti tas, kas ir jāņem vērā vispār pirms domāt par to, kādā virzienā iesniegt Life projektu. Vēl kas ir jāņem vērā, ka jums nebūs pieejama pētniecības komponente. Jums jau ir jāzina, kā strādā jūsu tehnoloģija vai tā metode, kur jūs ieviesīsiet. Tāpēc, ka tehnoloģijas gatavības līmenim ir jābūt no 5 līdz 7. Protams, ir atkarīgs no tēmas un apakšprogrammas, bet jums vajadzēs aprakstā pierādīt, kāpēc jūs esat, piemēram, tieši TRL6, ko jūs esat izdarījuši līdz šim, lai nonāktu TRL6. Vai jūs zinat, cik maksās ieviest projektu, un vai jūs esat paredzējis riskus un to mazināšanas
pasākumus. Par to pētniecību runājot, daudzi prasa, vai, kur es esmu izdomājis, piemēram, man kaut kāda iekārta strādā konkrētā veidā, kas notiek, ja viņa nestrādā konkrētā veidā. Jā, tad tas ir šis te risku menedžments, jo mums galvenais ir uzrakstīt iesniegumā tā, lai vērtētājs nevarētu pateikt, ka jūs neesat visu paredzējis. Un līdz ar to jums tas TRL arī ir svarīgs, jo viņš ir augstāks, jo ticamāki rezultāti. Respektīvi, jūs zinat, ko tā tehnoloģija var izdarīt. Ja tas TRL būs zemāks, vai jūs nebūsiet aprakstījuši, kāpēc tas TRL ir, piemēram, 6, un ka jūs esat notestējuši tā veiktspēju, tad vērtētājs var pateikt, ka mēs neticam tā ietekmei. Mēs nevaram ticēt, ka būs tāds un tāds, piemēram, CO2 ietaupījums, ja tā tehnoloģija vēl ir bērnu autiņos. Tāpēc šis arī ļoti būtiski. Bet kāpēc ir vērts iesniegt? Tāpēc, ka tā ir iespēja pārbaudīt, testēt un demonstrēt savu ideju ar relatīvi zemu pašu finanšu ieguldījumu. Ja mēs paskatāmies iepriekšējos slaidos, tad Nacionālais plus LIFE finansējums sastāda ļoti augstu kopējo līdzfinansējumu likmi. Un turklāt jūs veicināt vidas stāvokli uzlabošanos, un tā ir iespēja jums notestēt, vai tas, ko jūs esat visu laiku domājis un plānojis, tiešām strādā. Ņemot vērā novitātes to komponenti vispār, ka tas iespējams ir kaut kas tāds, bez šīs naudas, ko jūs nemaz nevarētu izdarīt. Programma piedāvā avansa maksājumus. Standartā tie ir, manuprāt, 40-50 no Eiropas daļas. Bet tas būs atrunāts konkrēti jau granta līgumā, kas nozīmē, ka jūs uzsākat projektu, jums samaksā avansu, jūs iztērējat avansu, jūs iesniedzat atskaiti, jums samaksā otru daļu. Un pēdējā daļa, kas ir 10-20%, ir tā, kur jums jāpabeidz projekts pašiem pa savu naudu, un pēc tam tas tiek atmaksāts atpakaļ pēc gala atskaites iesniegšanas. Jau manis pieminētā elastība, manevra iespēja budžeta pozīcijās starp partneriem, 7% administratīvās izmaksas, par kuriem nav jāatskaitās. Tas nozīmē, ka ja jums projekts izmaksā 1 miljonu, tad Eiropa jums atskaita atpakaļ 1 070 000, neprasot, kur jūs tos 70 000 iztērējāt. Viņi vienkārši tiek pieskaitīti matemātiski. Tāda ir iespēja piesaistīt brīvprātīgo darbu. Un ir pieejams ārējais monitors, kas uzrauga un palīdz projektu ieviešanas jautājumos. Jums būs konkrēts cilvēks, jūs viņam sistēmā uzdodat jautājumu, ja tur ir kaut kādas šaubas par iepirkumiem vai to, vai mēs drīkstam tērēt naudu kaut kādai konkrētai lietai vai nē, tad šis monitors ir tas, kas uz to atbildēs. Gal galā jums esam arī mēs ar maniem kolēģiem. Šeit gan nav Kristīnas bilde pielikusies, bet jā, mēs nodrošinām bezmaksas konsultācijas gan tiešsaistē, gan telefoniski, gan e-pastā. Ar domu novērst tipiskākās kļūdas, tas ir gan pieteikumu sagatavošanā, un īstenībā arī pēc tam projekta īstenošanā jūs varat droši pie mums vērsties. Mēs organizējam seminārus projektu rakstītājiem un īstenotājiem, kā arī nodrošinām atbalstu partnerības meklējumos. Un apakšprogrammas izvēlē. Gadījumā, ja sākotnēji es te nosaucu visas tās programmas, apakšprogrammas, PLP, CET un tā tālāk, tur varētu galva griezties no tā, bet jūs jebkurā gadījumā varat mums sazināties, mēs pateiksim, kura apakšprogramma vai kurš tieši projektu veids būtu jūsu idejai viss atbilstošākais. Par laika grafiku runājot, kā jau minēju, uzsaukums ir vaļā, Eiropas infodiena ir notikusi, Latvijas infodiena ir šodien, kas ir 13. maijs. Šodien arī ideju izklāst uzsaukums, kas tas ir nākamajā slaidā, bet lūdzu tam pievērst uzmanību jau tagad. Tad 27. ideju izklāstu iesniegšanas noslēgums. Tad 10. jūnijā mēs informēsim ideju autoriem par to, kas tur tajā viņiem ir sanācis ar to ideju. Tad visas tās darbības notiek jūnijā, veidojās partnerības, klasiski tas notiekās jūnijā, tad mēs konsultējamies, mēs darām, un septembris ir projekta konkursa noslēgums. Ideālā gadījumā LIFE pieredzējušie sāk strādāt no LIFE uzsaukuma. Taču optimāli parasti visi sāk strādāt no jūnija, tad, kad ir saņēmuši jaunie LIFE iesniedzēji, tad, kad ir saņēmuši viedokli par savu ideju, un kas tad ir tas idejas izklāsts.
Tas ir īsts projekta idejas apraksts ar norādītu mērķu, uzdevumiem, plānotām darbībām, partnerībām, rezultātiem, indikatīvo budžetu. Tas ir mūsu pašu iniciatīva, tā ir veidlapa, 1, 2, A4 lapas ar pašu būtiskāko, ko jūs nosūtat mums. Vispār nav juridiski saistošs. Jūsu izvēle, gribat sūtiet, gribat nesūtiet, taču jūs nosūtot, saņemat idejas vērtējumu, ieteikumus, uzlabojumus, virzienus, kādā iet, iespējams kaut kādus ieteikumus partnerībā vai tieši politiskajā ietekmē, jo šo te ideju izklāstus mēs sūtam attiecīgi saviem kolēģiem, kas ir eksperti jomā. Mums ir dabas aizsardzības departaments, ja jūsu ideja ir iesniegta dabas jomā, viņi uzrakstīs, vai tas atbilst vispār kaut kādām vispār pieņemtām normām, kā arī, vai tā ideja, kā arī tam, vai kā tas sasaucās ar dabas aizsardzības politiku Eiropas kontekstā un Latvijas kontekstā. Tā kā es ļoti, ļoti aicinu jūs iesniegt šos ideju izklāstus, kurus mēs starp citu gaidām jau no šodienas. Mūsu mājaslapā Life programma LV pieejama veidlapa, kuru jūs lejuplādējiet, aizpildiet, nosūtiet mums atpakaļ līdz 27. maijam. Tas ir tas termiņš, kurā jūs drīkstat pildīt tos idejas izklāstus. Un rezultātus jūs saņemsiet atpakaļ apmēram 2 nedēļu laikā, kas ir tas manis pieminētais 10. jūnijas. Šī ir brīnišķīga lieta, kas ļauj apvienoties tiem iesniedzējiem, kam ir vienādas idejas, nevis konkurēt, un brīnišķīga lieta tiem, kuri īsti nezin, kuros tad normatīvajos aktos tiek sniegts ieguldījums, īstenojot viņu to ideju. Tad tur mūsu politikas veidotāji un politikas kolēģi pilnīgi noteikti nāks palīgā un varēs uzrakstīt, protams, vai arī pateikt, ka neatbilst. Jebkurā gadījumā vēlreiz atkārtoju, šis nav juridiski saistošs. Gribat sniedziet, negribat nesniedziet. Tā ir jūsu iespēja saņemt viedokli par ideju pirms tā vispār tiek rakstīta tajā portālā. Jā, tas no manas puses šodien ir viss. Es ļoti labprāt atbildētu uz kādu jautājumu, ja tādi ir. Jā, Jāni, ir 2 jautājumi, kuri ienākuši tādā privātā veidā. Un pirmais no tiem būtu, ko darīt, ja grib iesniegt pieteicējs projektu, bet īsti nav partneri. Ko darīt šādos gadījumos? Jā, tur pirmkārt būtu jāsāk ar to ideju. Mums būtu jāsaprot, kas tā ir pa ideju, un viņam pašam būtu jāsaprot, kur tad viņam tos partnerus īsti vajag, kurā sadaļā, vai tā ir kaut kāda komunikācijas sadaļa, vai tā ir kaut kāda zinātniskā sadaļa. Bet standartā mēs visus šos te partneru pieprasījumus publicējam savos sociālos tīklos, ne tikai savos, arī mūsu kolēģu nacionālo kontaktpunktu, kas ir ārzemnieki. Es aicinu, jūs varat sniegt mums. Mēs varam palīdzēt ar partneru atrašanu. Mēs, protams, negarantējam, ka mēs to izdarīsim, bet katrā ziņā savos tajos tīklos palaist šo varam. Tā galīgi nav pirmā reize, ka kaut kas tāds notiek. Un otrs jautājums ir, kas notiek tad, ja es kā projekta pieteicējs šogad nespēju iesniegt projektu? Būtu ļoti labi paspēt, tādēļ, ka Life programma tādā paskatā, kādā viņa ir šobrīd un kādā mēs šeit šīs te prezentācijas stāstam, ir šogad un nākamgad. Kas notiks aiznākamgad, manuprāt, neviens neko nevar vēl pateikt konkrēti. Ja vien jūs esat spējīgi sagatavot to projektu tādā paskatā, ka pašiem nav kauns iesniegt, es aicinātu iesniegt. Jo jūs dabūsiet šo te atgriezenisko saiti un vērtējumu no Eiropas komisijas, un jūs zināsiet, vai tā ideja vispār būtu Life vērta. Respektīvi, viņi uzrakstīs, ka doma laba, bet tur pietrūkst kaut kādi aprēķini vai pietrūkst kaut kas, vai arī viņi uzrakstīs, ka tas pilnībā nederēs. Tā kā, ja tur nav tā, ka tur ir viens teikums katrā sadaļā ierakstīts, bet daudz maz normāli uzrakstīts, tad es aicinātu tomēr iesniegt. Protams, ja mēs nevaram neko aprēķināt, nekādas indikātors nevaram aprēķināt, ne ietekmi un pat nezinām, vai tā tehnoloģija vai metode strādās, tad laikam, ka nav vērts. Bet ja mēs varam tikt kaut cik necik tā, ka pašiem nav kauns, tad jā, tad vajadzētu iesniegt gan šogad, un ja noraida, tad arī nākamgad. Cits jautājums, šobrīd neredzu čatā.
bet gribēju piebilst, ka čatā ielika informāciju par to, ka LIA ir šobrīd atvērts un līdz 29. gadam atbalsta instruments tiek piedāvāts komersantiem, kuri vēlas izstrādāt šādu veidu projektus Eiropas komisijas finansētām programmām, un linkā tad ir navigācija uz LIA mājaslapu, kur ir arī atbalsta saņemšanas nosacījumi. Jā, tas ir šobrīd viss. Jā, ļoti aicinu vismaz iepazīties ar to, jo mums arī bieži vien saka, ka mums nav kapacitātes, mēs te visu laiku strādājam un nav laika, pa kuru, jo, kā jūs minēju, lai projektu uzrakstīt nav ļoti viegli un ātri. Tur tomēr ir jāieliek zināms darbs. Tad šī ir izcila iespēja pieteikties, saņemt finansējumu projekta uzrakstīšanai sadarbībā ar LIA un iesniegt to laifā. Ļoti, ļoti aicinu iepazīties un paskatīties, vai tas jums ir saistoši. Jā, un tad gaidām tos idejas izklāstus. Anē, kur ir jautājums? Jā, izmantojot ētera laiku, es vēlējos pajautāt jau par apstiprinātiem projektiem un to nacionālo līdzfinansējumu. Es saprotu, ka pat ir apstiprināti tiem 25. gada tas nolikums. Vai tas attiecās uz tiem projektiem, kas ir iesniegti pagājušā gadā un saņēmuši atbalstu, respektīvi saņēmuši ziņu, ka projekts ir apstiprināts šogad? Vai tad tas ir tas nolikums, uz kuru mēs tagad sākam pildīt un iesniegt? Un vai tur ir kaut kāds termiņš vai kāda tā procedūra, ja drīkst to ētera laiku izmantot arī jau šādam jautājumam? Principā jūs noslēdzat granta līgumu un nāciet pie mums. Tātad granta līgums ir jāsagaida. Tur nav konkrēts termiņš, tas ir tā iemesla dēļ, ka rekur mums ir daudz tajā rezerves sarakstā, un mēs nezinām, kurā mirklī viņi no tā rezerves saraksta izkļūst. Jo, ja mēs noteiktu termiņu, tad mēs viņiem liektu to iespēju. Normāli tas notiek tā, ka vispirms, jūs esat kā vadošais partners? Nē, mēs neesam vadošais. Nav, ir slēgšanas procedūrā, vēl nav granta līgums. Jā, tajā brīdī, tad, kad vadošais partners noslēdz granta līgumu, no tā brīža jūs jau varat sākt nākt. Okay. Un lietot šīs formas, kas tur ir te jūsu mājaslapā, faktiski mēs varam sākt jau aizpildīt, un tad, kad tikko ir, tad iesniegt. Ja mēs runājam vispār par nacionālo finansējumu, tad tas nacionālais finansējums tā kā sanāk gadu atpakaļ. Jūs iesniedzat tekošajā gadā, tagad iesniedzat, piemēram, laifā, un pēc nacionālā nākat nākamgad. Attiecīgi tie, kas iesniedz laifā pagājušajā gadā, pēc nacionālā nāk šogad. Labi, paldies. Lūdzu. Varbūt vēl kāds gribēja ētera laiku izmantot. Šitā nav gadījies vēl. Mums bija 1,5 stunda paredzēta, ir 1:21, un es neko nejautā. Ir, Jāni, vēl viens jautājums. Vai pareizi saprotu, ka arī nākamgad ap šādu laiku būs nākamais laifa uzsākums, bet, manuprāt, tu jau atbildēsi šo jautājumu. Jā, precīzi. Būs. Jā, būs. Nākamgad vēl būs. Aiznākamgad mēs nezinām, bet nākamgad būs, jā. Labi, ja nevienam jautājumu nav, es nedomāju, ka mums vajadzētu kādu aizkavēt. Vēlreiz 2 lietas. Zvaniet, rakstiet, parunāsim par tām jūsu idejām. Otra lieta - ideju izklāsts. Mēs iepriekš taisījām tādu, es tad bišķi vēl iestarpinājumu, tādu apkopojumu par to, kāds izskatās veiksmīgs laifa projekts. Tad veiksmīgs laifa projekts izskatās tāds, kurš ir iesniedzis idejas izklāst. Tur bija daudzas lietas, daudzas kritēriju, cik bieži viņi nāk konsultēties, vai viņi apmeklē seminārus, vai viņi ir bijuši uz infodienām. Tad šī ideja izklāsta iesniegšana arī bija viens no tiem pamatkritērijiem. Tā kā mēs tos gaidām, ļoti labprāt jums palīdzēsim. Atcerieties, mēs esam jūsu pusē, mēs gribam, lai jums izdodas, jo, ir palikuši šie 2 gadi, un tā kā droši nāciet, konsultējieties un sazinamies. Tad no manas puses viss. Paldies! Paldies! Un vēl, vai būs pieejams ieraksts? Būs pieejams ieraksts mūsu mājaslapā, jā. Paldies! Paldies jums, jā. Visu labu!